Nobeiguma video par šo lodi. Vienmēr turam priekšā paraudziņu, kamēr mācamies. Un, kā mēs redzam, te ir ļoti melns, te ir ļoti balts, un tam arī vajadzētu šeit būt. Izpludināšanas procesā ir pazudis kaut kas, un plus vēl arī mums jāpiezīmē klāt ir ēna. Un to mēs tagad darīsim. Un tas, ka kaut kas nesanāk, tas viss ir pie mūsu iekšējo cīņu procesa pieder, un tas ir forši, jo, ja mums viss sanāk, tam pēc tam nebūtu arī gandarījums par to, ka mēs esam kaut ko iemācījušās. Tā kā elpojam, akceptējam un atceramies, ka vienmēr pa vidu visam, ko mēs daram, arī ja mēs tīram māju, vienu brīdi liekas, ka viss izskatās tikai kā liels bardaks un nekas nesanāk. Un pēc tam ir forši, kad viss sanāk, tad ir tā polaritāte. Te ir šis ir vismelnākais, kas ir jāatbūt galīgi melns, jo viņš ir plakans, ēna ir plakana. Un te ir viens kaut kāds tāds posmiņš, kur arī ļoti melns. Un tad te paliek uz augšu, un tas ir tas, kas mums ir vajadzīgs. Un tagad šī kārtā es uzkrāsošu un arī aktivizēšu, un pēc tam trešo kārtu es, manuprāt, kad neaktivizēšu. Un tas ir tas jaukto materiālu tehnikai, tas superīgākais, ka nav tādi noteikumi, cik kārtas, cik reizes, un kādā veidā, cik daudz ko darīt, jo mēs esam pašas atbildīgas par to, ko mēs gribam, un pašas mēs varam izdomāt. Tā ēna. Ja jūs ievērojāt, kādā veidā es filmēju iepriekšējā video, un es parādīju, kad es spīdinu apkārt šeit bumbai, tad ļoti labi varēja redzēt, kādā veidā gan tā ēna krīt, ka citur tā ēna pavisam liela, un arī tagad man no logas spīd tik ļoti nevar redzēt to gaismu, kā tur bija šī te gaismas, tas laukums tāds ļoti gaišs, un te bija tas tumšais, un tajā vietā, kur sastopas ar papīru, tur no papīra rodas atkal tas ēnas pārējais un tāda minimāla, tāda it kā neredzama gaismas. Šeit ir ļoti liela, bet tajā bildē varēja redzēt, ka te ir tāda ļoti, ļoti maziņa tāda gaismas, tāda līnija balta. Un šajā tehnikā tas foršākais ir, ka to līniju mēs pēc tam ievilksim ar kaut ko. Vai tas ir ar poskapēm, vienmēr mums ir palīdzēt pie gaismām, arī tas ir stabilo olu vai kāds cits baltais zīmuls, to visu pēc tam var forši izdarīt. Un tā kā mēs esam uzvelt savus pānus kursā, tad atceramies šī kursa jēgu, ka tas nav par zīmēšanu, tas ir par sajūtām. Un mēs, ko darām tagad, tas ir, lai mēs labi justos, nevis lai ieslēgtu savu iekšējo kritiķi, tāpēc koncentrējamies uz sajūtām. Un ja mums ir jāuzrāž, mans ieteikums ir to darīt ar šādu te veidu, jo zīmuļu krāšanie nav tas labākais variants. Ja mēs krāsojam un ja ir lētie zīmuļi, tad varbūt, tad visu laiku var drāst, kamēr nodrāst. Tad mums vajag tādu, un šie te stabilo olu ļoti ātri pazūd, kur man jau tas zīmuls jau principā pazūd, ka labāk ir ar šo te nazīti. Tas ar zīmuļu krāšanu. Tā kā tu ieliekam, ņemam motiņu un aktivizējam. Pirms to melno es pamēģināšu. Tagad sāku šķīdināt, tad uzreiz ir, pirmajā momentā tā sajūtas nobīstos no tā, kas tur ir tāds melnums. Kad nošos nav tik traki, nav tik melns.
Un arī īstenībā šitai ēnai ir jābūt melnai, kā es teicu. Tas ir pats melnākais, kas vien ir šajā zīmējumā. Un vienmēr, ja kaut kas neizdodas, tāpēc ir forši mācīties tieši ar šo stabilo olu, ka viņš ir iespējams visādos veidos, viņu ir iespējams transportēt. Domājieties, ka tas ir tā kā tāds transporta līdzeklis šī krāsa. Viņu var transportēt, viņu var arī noņemt ar rotiņu vai ar papīru. Nu tā, te ir ēna. Es viņu uzzīmēju tādu, tāpēc, ka tajā zīmējumā tur viņa apmēram tāda bija kā tāda plakana. Kaut arī es varbūt citreiz zīmētu un citreiz kaut ko vairāk darītu, tad es viņu nedaudz savādāku. Tā kā es rādīju, viņa tāda apaļa bija liela, tāda iespējams, kad es citreiz zīmētu. Kā mēs varam kaut ko pamēģināt. Un te ir tā melnā daļa, kuru es atkal aktivizēšu, bet nākamajā daļā es to neaktivizēšu. Nākamajā daļā es krāsošu ar krāsošanu un atstāšu. Jo es mācos reizē ar jums. Šitie visi arī ir jauni projekti. Nedomāju, ka te pieredzējis mākslinieci runā un stāsta. Es pati filmēju un domāju, kas man tur sanāks un vai tas video man derēs vai nederēs. Jo vai man izdosies vai neizdosies, tas ir tāds eksperimentēšanas process, kurā es eju kopā ar jums. Īpaši čamāties nevar, jo šis, kad nožūst, tad rodas tādas asas līnijas. Un cerieties to balto laukumiņu atstāt. Un to vērtību skalu turēt priekšā, skatīties šo te vērtību skalu. Šo te, lai viņa eksistē zīmējumā tajās pārējās. Ja viņi pamazām veido to telpisko efektu. Tur vispār izskatās tā kā caurums. Tā kā daudz saslapināšas, lai nav tādas. Tā. Un tagad uz leju to pašu. Un jaukto materiālu tehnikai, kā es teicu, ir tā superīgā priekšrocība, ka mēs varam vairākas reizes atgriezties un krāsot virsū, aktivēt vai neaktivitēt pēc tam, vai arī ar citiem instrumentiem un krāsām radīt to efektu, ko mēs gribam. Tas ir tas foršākais. Tā. Šis ir tagad jānožāvē, un tad es piezīmēšu te, kur tas baltais, to daļiņu ar šo, lai nepaliek tur tā galīgi balts, bet lai ir kaut kas tā kā uzkrāsots. Tas ir ļoti interesanti, tāpēc izvēlējos tieši šīs tehnikas. Tas ir nevis viens, vai tas ir akvarels vai akrils vai vēl kaut kas, bet visu, ko jaukto materiālu tehnikā var likt kopā, un tas ir tas foršākais. Un šeit ir tā daļa baltā. Pamēģināšu ar šo, ja man nesanāks, tad es vienmēr varu ar šo. Izskatās, ka sanāk. Tā daļa. Vienīgi te ir tāds tā kā novilkts. Te ir tāda
pārēja, kas neizskatās pēc pārējas. To es tūlīt iekrāsošu to, kas man pietrūkst. Man tā kā robežas pietrūkst, neizdevās. Tā kā šo te daļu es neaktivizēšu, vienkārši apzīmēšu kontūrus, kontūriņas. Un atcerieties, šo nevar izdzēst. Ja kaut kas, piemēram, kā te man iznāca, ja es gribētu viņu izdzēst, tad man viņš ir ar ūdeni jāslapina un ar lupatīm vai papīru jānoslauka. Un tagad te ir tas melnums un man viņš kaut kā ir jādabū nedaudz pārējā šo pusīti. Vienkārši skatos tajā references zīmējumā, lai apmēram man tā pārēja rodas. Un kā es teicu, šis ir tas process, kad nevis ļaut kritiķim darboties, bet ļaut savam bērnam spēlēties. Savam iekšējiem bērnam spēlēties un izbaudīt to procesu, kas saucas zīmēšana, krāsošana un tā. Šī tāda krustošana. Šādā virzienā es zīmēju, tad krustiņu tāda sanāk krustošana. Dažādākas tehnikas var arī zīmēt ar tādiem apjošanu un ir dažādāki, kā var zīmēt. Zīmēt šādi. Mēģinu sasniegt to pārējais efektu. Tas ir tas, ko mēs tiecamies. Nevis, lai mums būtu uzzīmēta lode, bet lai mēs varētu to procesu izbaudīt. Tā. Visu laiku krāsojam, kamēr es sajūtu, ka tas telpiskums ir radies. Tā. Tagad šo te zīmējumu biežāk, vismaz reizi dienā vienu lodi. Jūs varat arī paskatīties kaut kādus apaļus priekšmetus pašas un apgaismot un skatīties, kur pusi krīt ēna, lai jums tad ir tāds priekšstats, ka nevis no šejienes krīt vienmēr ēna, bet ka var ēna krist no tās puses vai no citas puses un vienkārši spēlēties ar to ideju. Vienmēr tikai jāatcerās, kad ir gaišais, kad ir tumšais, kad ēna ir vistumšākā par visu to zīmējumu un viss. Un tad katru dienu viens šāds zīmējums izmainīs visu jūsu uztveri. Labi, tad es beidzu ar savu zīmējumu un tā.